Dieva svētības cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies, ka varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs un šodien turpināsim lasīt Jesajas grāmatu 42. nodaļu. Un es domāju, šodien mēs viņu noslēgsim un varbūt pat arī iesāksim 43. Sveicinu studijā Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Pļaviņu, Svētā Pētera un Gostiņu draugu mācītāju Haraldu Bieti. Sveicināti! Un Rīgas Vasarsvētku draudzes cerība mācītāju Jāni Sadovski. Labdien! Labdien! Šodien, pirms mēs lasām, es vēlos mazliet savādāk šo raidījumu gaitu. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tieši šajā brīdī tiek operēts mūsu valsts prezidents. Sirds operācija. Un vispār, ziniet, jāsaka godīgi, atverot tā vaļā un palasot tikai virsrakstus, prezidents pašlaik tiek operēts. Milzīgā bēgļu plūsma ir tikai mājiens. Mēs esam kāda lielāka notikuma priekšā. Es nelasu kristīgās ziņas, es lasu sekulārās ziņas, kas tiek dotas. Avarē autobuss ar Dailes teātra aktieriem. Mieris mūziķis Pīts Andersons. Smaga avārija Jelgavas novadā. Tas ir pašā priekšā. Te aizturēta 5 personu grupa par īpaši nežēlīgu vīriešu slepkavību. Islāma valsts nāk klajā ar paziņojumu par bēdīgi slaveno galvu griezēju. Bēgļi Lielbritānijā saskaras ar problēmu, kas atgādina nacistiskās Vācijas politiku. Profesors saka tā, migrantu nepiepildītās vēlmes un vilšanās Eiropā izraisa tieksmi uz vardarbību. Nelasīšu tālāk. Ziniet, jāsaka man godīgi, ja katru dienu tikai ar šo vienu ir jāpārtiek, vienalga kādā formātā, citam tur atnes tādu lielu palagu, viņš paskastītē regulāri aizčāpo pakaļ. Cits gaida vakaru, kad skaisti to viņam visu pastāstīs, pašam nav jālasa, ar bildītēm papildinās. Cits jau agrā rītā ver vaļā, kas ir noticis, un faktiski visi saņem vienu un to pašu informāciju. Un ja nav cits nekās, ja nav ne cerības, ne iepriecinājumu, ne iedrošinājumu vārdi, es vispār nezinu, kā var dzīvot. Goda vārds, brāļi, es saku, es nezinu, kā var dzīvot. Labi, mēs par to runāsim raidījuma gaitā. Šobrīd man ir pārliecība par to, ka mums ir jāizlūdz par mūsu valsts prezidentu. Brāļi, es gribētu, ka mēs tagad lūkšanā lūdzam, un cienījamie radioklausītāji arī lūksim kopīgi. Kuram ir iespējams apstāties, salikt rokas, nokrist ceļos, ja visvienalga kādā veidā jūs to saprotat labāk, iestāsimies par mūsu valsts prezidentu aizlūkšanā mūsu Dievam, varenajam Dievam. Es lūkšu, Jāni, ka tu lūdzu, un tāpēc tam Haralda arī tu. Mūsu debes Tēvs, mēs atnākam pie Tevis. Kungs, mēs Tev pateicamies par to, kas Tu esi un kāds Tu esi. Slaut. Debes Tēvs, Tu esi lielais, varenais un mūžīgais Dievs. Tev nekas nav neiespējams. Tu valdi pār debesīm, pār zemi. Kungs, un mēs Tevi bērni atnākam pie Tevis. Mēs esam Tevi bērni, Tēvs. Tu esi mūsu kungs, un mēs esam Tevi kalpi. Tu esi mūsu glābējs, mūsu skolotājs, un mēs esam Tavi sekotāji. Kungs, paldies Tev par to, ka mums ir šī privilēģija būt Tavā tautā, būt Tavai tautai. Paldies Tev, debes Tēvs. Un mīļais Kristu, Tu teici, ka ar visām savām vajadzībām
Visām savām problēmām nāciet pie manis. Jā. Nāciet caur mani pie tēva. Kungs, un šobrīd mēs esam tavā priekšā. Mēs kā tavi bērni, tēvs, kā tava tauta, kā tie, kam tas uzticējas šo garīgo autoritāti, lūgt par cilvēkiem, par valstīm, par tautām, par vajadzībām. Kungs, mēs nākam tavā priekšā, mēs ieliekam mūsu prezidentu tavās rokās. Debes tēvs, mēs lūdzam, kungs, žēlastību un svētību. Kungs, mēs lūdzam, debes tēvs, lai tu ienāc šajā mirklī, šajā operācijas palātā, un tēvs, es jau zinu, ka tu tur esi. Kungs, bet mēs lūdzam, lai tavs svētais gars vada šī ārstu rokas, lai tavs svētais gars dod viņiem gudrību, saprašanu, tēvs, un tik bieži sekundes simtdaļa, kāds lēmums ir tik svarīgs un liktenīgs cilvēku dzīvē. Mēs lūdzam, tēvs, turi to savās rokās. Kungs, svētī, sargā un tur mans Dievs. Un debes tēvs, mēs kā tava tauta, pēc tava vārda, kā tu esi teicis un mācījis, mēs iestājamies un lūdzam par saviem valdniekiem, par saviem vadītājiem. Tēvs, lūdzam, svētī ar dziedināšanu. Kungs, svētī un palīdz, tēvs. Ieliekam to tavās rokās un lūdzam, izdara, tēvs, visu, ko tu esi ieplānojis, to labāko, tēvs, balstoties uz mūsu lūgšanu. Jēzus vārdā. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, kā starp visām citām dāvanām, ko Tu mums esi devis, Tu esi devis mums arī šo valsti. Mēs pateicamies Tev par visiem, kuriem Tu esi uzticējis būt augstos un atbildīgos amatos. Un pateicamies Tev īpaši arī par mūsu valsts prezidentu. Mēs lūdzam, kungs, Tavu žēlastību šajā brīdī, zinot, ka drīkstam droši uzticēt Tev visus mūsu lūgumus un vajadzības katrā laikā, katrā vietā, ka Tu, kungs, visu zini un redzi. Un mēs lūdzam arī tagad, lai Tavs labais prāts notiek un piepildās. Esi žēlīgs, esi klātesošs, tiešām svētī un vādi ārstu rokas un prātus. Un palīdzi, lai viss notiek un izdodās tā, kā tas vislabākajā veidā ir iespējams. Mēs zinām, ka Tev visas lietas ir iespējams, bet Tu dod arī cilvēkiem gudrību un saprašanu darboties ar tām dāvanām un aicinājumiem, ko Tu katram esi uzticējis, arī ārstiem, veicot viņu pienākumus. Un mēs lūdzam tiešām Tavu žēlastību un arī mūsu prezidentam pēc Tava prāta atveseļošanos un jaunu spēku un izturību visos tālākajos viņa dzīves ceļos un arī esot mūsu valsts vadītāja amatā. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es arī pievienojos brāļu teiktajam un pateicamies Tev, Dievs, par mūsu žēlastības laiku, ko Tu esi devis mūsu zemē, valstī. Paldies Tev par to. Mēs no sirds pateicamies. Mēs pateicamies Tev par vīriem un sievām, kur ir uzņēmušies atbildību. Un, kungs, mēs lūdzam pēc Tavu prāta, lai tas notiek pie katra atsevišķi. Bet pāri visam es lūdzu, lai katra dzīve ved tā, kad sastopa Tevi. Un vienalga, kurā brīdī es lūdzu par katru vadītāju, valsts vīru, valsts sievas vadītāju. Žēlastību, lai dvēseles neaiziet bojā. Kungs mīļais, mēs lūdzam Tavu žēlastību. Un mēs pateicamies, ka tas tā notiek, kad Tu atpestī caur savu dēlu Jēzu Kristu. Ja vien mēs to atzīstam un Tev pieņemam. Kungs, paldies Tev, paldies Tev. Mēs pateicamies, ka uz Tevis varam uzticēties šajā baisajā laikā. Pateicamies, ka Tavs vārds mums ir kā klints, kurš nemainās. Dievs, paldies par to. Un mēs tagad vēlamies to lasīt, no tā mācīties. Dod mums dzirdīgas auss, redzīgas acis, lai mēs sevi saskatām Tavu vārdu gaismā. Kungs, paldies Tev par šo izdevību, ko varam baudīt mūsu zemē. Tev lai pielūgšana un gods Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Iesajas grāmata, 42. nodaļa, sākot ar 21. pantu. Tas kungs gan gribēja savas taisnības dēļ viņiem bauslību pārveidot par lielu un diženu,
bet viņa tomēr ir nospiesta, noplicināta un izlaupīta tauta, kas sagūstīta, novietota alās un ieslodzīta cietumos. Tie ir kļuvuši citiem par laupījumu, un nav neviena, kas teiktu atsvabini tos. Kas jūsu starpā tam vēl piegriež vērību, kas to ievēro un mācās no tā nākotnē, kas nodeva Jēkabu postam un Izraēlu izlaupīšanai, vai ne tas kungs, pret kuru esam grēkojuši? Tie negribēja staigāt viņa ceļus un neklausīja viņa baušļiem. Tāpēc viņš izlēja pār tiem savas bargās dusmas un sūtīja tiem kara briesmas, kas tos apdraudēja no visām pusēm. Bet tie nepiegrieza tam vērību, un kaut jau tā smagi arī pārbaudīti, tie neņēma to pie sirds. Tas kungs gribēja. Laikam šī situācija ir nepārtraukta no paša sākuma. Tas kungs radīja un gribēja. Ādams, Ieva izdarīja citu. Tas kungs sacīja un gribēja. Atkal notika kaut kas cits. Kā jūs to visu skatāties? Lūdzu. Šeit mēs varam redzēt to mūžu seno pretrunu, kas tiešām aizvien ir pastāvējusi, kur Dievs vēlas, lai cilvēki paļautos uz viņu, uz viņa taisnību, kā šeit ir arī rakstīts. Un cilvēks savukārt aizvien meklē kaut kādu citu ceļu, kaut kādu citu iespēju, citiem vārdiem sakot, meklē savu taisnību, kaut kādus savus darbus, kaut ko to, ko viņš pats dara un uz ko viņš pats grib likt cerību, ar ko viņš pats grib būt liels un varens. Nu, tā kā jau no iesākuma bija šis velna kārdinājums, jūs būsiet kā dievi, tā tas aizvien, jo īpaši pēc grēkā krišanas notikumi jau aizvien vairāk un vairāk ir piepildījies un parādījies. Un šeit arī pravietis runā tieši par to, ka tad, kad tauta dieva bauslību, dieva vārdu un dieva taisnību un to žēlastību, ko viņš grib dāvāt cilvēkiem, to grib nolikt malā tā vietā, paļaujoties paši uz sevi, uz savām spējām, uz savu varenību, gudrību, vienalga, kas tas arī būtu. Tad, lūk, notiek tas, ka tā tauta kļūst, es lasu šeit no jaunā tulkojuma, patreiz aplaupīta un aptīrīta. Tādā nozīmē, ka tad cilvēkiem ir ļoti viegli arī tādā garīgā skatījumā vienmēr pakļauties kaut kādiem maldiem un maldu mācībām, jo ja viņi īsto dieva vārdu ir likuši kaut kur malā, kaut kur otrā plānā vai vēl tālāk, tad vienmēr priekšplānā izvirzās kaut kas cits, un tas cilvēkiem vienmēr liekas kaut kas ļoti drošs, saistošs, interesants, uz ko paļauties, bet tas rezultāts ir tāds, ka notiek pilnīga aplaupīšana un aptīrīšana, kā šeit rakstīts, un vēl tālāk ieslēgšana cietumos un kļūšana par laupījumu tiem, kas ir kā tie plēsīgie vilki, kuri gaida šādu izdevību, kad tauta novēršās no Dieva vārdu, un tad ir iespēja pakļaut to citiem pavisam spēkiem. Jā, lūdzu, Jāni. Nosatu šo vietu. Pirmām kārtām es domāju, ka gan šāds raidījums, mūsu raidījums, gan kāds cita raidījums, vispār tās lietas, ko mēs runājam Bībelē, par Bībeli, par Dieva vārdu, ko mēs runājam dievkalpojumos. Tas vienmēr ir drusku vēsturisks atskats uz to, kas notika, un šis vēsturiskais vienmēr liek mums skatīties pašam uz sevi, un kas tad notiek mūsu dzīvē. Jo Dievs ļoti daudz lietas kā piemēru. Tā ir viena lieta, un mums šeit būtu jāredz pašiem sevi patiesībā. Savas draudzes, savas dzīves laiks, to, ko mēs darām. Un otra lieta, šeit parādās, es personīgi redzu Dieva sirdi. Jo šeit iet runa par motīviem, ko Dievs grib un kāpēc viņš to grib. Un, piemēram, 21. pants, tas kungs gan gribēja savas taisnības dēļ viņiem bauslību pārveidot par lielu un dižanu. Ko tas nozīmē? Ka Dievs gribēja, lai viņa tauta ir svētīta. Dievs gribēja tikt pagodināts. Dievs gribēja kopā ar savu tautu dzīvot, sludināt taisnību, palīdzēt cilvēkiem atgriezties. Un tad nāk 22. pantā, bet
Tātad motīvs Dievam bija tīrs, labs un pareizs, bet rezultāts pavisam savādāks. Un tālāk jau ir jautājums par to, kāpēc. Un skatoties uz šīm lietām, man gribētos teikt tā, ka drusku izskatās, ka tie cilvēki viņi zināja. Viņi zināja, un tas nebija varbūt nezināšana vai varbūt tāda netīšām gadījās. Ja? Te izskatās tā, ka tauta vienkārši ir apzināti novērsusies, zinot Dievu vārdu, saprotot Dievu gribu, bet vienmēr liekas, gan jau Dievs pažālos, gan jau Dievs palīdzēs, gan jau Dievs piedos. Un te nāk uzreiz prātā tas vārds, ko Dievs saka vienā no Bībeles vietām, ka tu darījies klusēji. Domāju, ka esmu tāds pats kā tu. Bet pienāk mirklis, kad nav vairs tā. Un man jāsaka tā, ka šī tāda žēltā situācija par tiem cilvēkiem. Viņi varēja būt svētīti, bet viņi nav svētīti. Viņi ir noplicināti, izlaupīti, sagūstīti. Viņi kļuvuši par laupījumu citiem. Un kā šeit teikts, un nav neviena, kas teiktu atsubini tos, jo nav kas viņus atsubina. Viņi vienkārši ir nodoti ienaidnieku rokās tikai tāpēc, ka viņi nav vienkārši paklausījuši no sekojuši. Un tas man liek domāt, kāpēc varbūt par to runāju. Šeit klausoties gan kristīgā rādījuma raidījumus, gan kādus dievkalpojumus ieraksts, un bieži vien tas aiziet, ak kā viņiem gāja, ak kā viņiem notika un tam līdzīgi. Man gribās paskatīties arī šajā reizē uz to, kā tas attiecās uz mums. Un te ir patiesībā jautājums par izvēli. Šeit parādās izvēles sekas. Ja viņi būtu izvēlējušies sekot Dievam, paklausīt viņam, Dievs būtu viņus svētījis, viņi būtu bijuši paaugstināti, viņi būtu bijuši svētīti tauta. Kā Dievs pirms tam bija pateicis, jūs esat atdalīta tauta, jūsos es gribu tikt pagodināts, jūs esat izredzēta tauta. Rezultāts pavisam bēdīgs, izvēles sekas. Cilvēks, ko viņš sēj, to viņš pļauj. Un, ja mēs tā skatīsimies tālāk un runāsim, tad ir tāda, piemēram, 23. pants vai 24. Ja? Tad tur vispār ir teikts tā, ka, tie negribēja klausīt, tie negribēja izvēlēties. Un tas ir izvēles sekas. Pilnīgi piekrīt. Tās ir izvēles sekas, bet es uzdošu sarežģītu jautājumu. Kas pie tā ir vainīgs? Lūdzu, saprotiet pareizi, es nemeklēju vainīgos, ja, bet lai es saprastu, labi, nepaklausīju. Labi, bet jūsuprāt, tomēr visā pasaulē notiek dažādi procesi, mainās. Jūs saprotat, es tagad ironizēju. Bet un laiks mainās. Vakardiena nekad nebūs tāda, kā būs rītdiena. Vakardiena nebija tāda. Ja pareizāk sakot, rītdiena būs pavisam savādāk nekā vakardiena bija. Kas jūsuprāt ir? Šodien arī, piemēram, ļoti daudz par to runā. Brīnišķīgā Eiropa. Kristīgām vērtībām būvēt. Paskaties, kas tur tikai Eiropas centrā nav. Visas patiešām, tā, garīgajā nozīmē pīlāri un visādās nozīmēs pīlāri. Pilns ar pīlāriem. Tālāk. Šodien jau saka, tas jau viss ir tāds aizgājis laikmets un mums ir kaut kas vajadzīgs jauns. Cits saka, jā, vajadzīgs jauns. Jūsuprāt, kas ir tie vainīgie? Arī nav pareizs šis jautājums vainīgie, bet jūs saprotat, ko lai maina, pie kā lai ķeramies klāt? Tas, ka viss atkal top jauns un būs kaut kas jauns un pilnīgi jauns, par to Salamans mācītājs kādā vietā labi ir teicis, ka nav jau patiesībā nekā jauna zem saules, kas ir, tas jau reiz ir bijis un tā tālāk. Un arī tā vainīgā meklēšana un arī tieši tāpat apzinātā novēršanās no Dieva vārda mēs varam skatīties pie pašiem pirmsākumiem, kā tas bija Ēdenes dārzā, kur Dievs ļoti skaidri bija cilvēkiem sacījis un teicis, no tā neēdiet.
cilvēki izvēlējās nepaklausīt Dievam, bet paklausīt vēlnam. Un pēc tam sākās vainīgā meklēšana, kad Dievs jautāja Ādamam, kur tu biji, kāpēc tu to darīji? Viņš saka, es nē, tā sieva, ko tu man devi. Un tad sieva saka, es jau nē, tā čūska. Jā, nu, tā vainīgā meklēšana vienmēr cilvēks mēģina kaut kur ārpus sevis viņu atrast, bet nu, kā mums Dieva vārds to saka, tā vaina, nu, tagad jau īpaši pēc grēkā krišanas, viņa jau ir mūsos pašos, un tur viņa mums būtu jāmeklē, nevis kaut kur jāmeklē kādus ārējos ienaidniekus vienmēr, vai jādod arī varbūt vienmēr vēlnam tik daudz goda, kā viņam nepelnīti tiek kādreiz, ka par visu tiek teikts, ka pie tā vēlns vainīgs, pie tā vēlns vainīgs. Nē, nu, viņš jau ir vainīgs. Nu, jā, protams. Es tev saprotu, jā. Arī paradīzes dārzā viņš it kā bija vainīgs, jā, bet tomēr tā cilvēka izšķiršanās toreiz jau viņa tiešām vēl bija pavisam brīva. Jā, viņš varēja pilnīgi mierīgi atsacīt. Un tagad tas jau ir krietni apgrūtinātāk. Kā toreiz, Jāni? Es redzu, ka droši vien, kas sākās tajā mirklī, mēs zinām vēsturiski ķēniņš Konstantīns, katram, kurš grib būt kaut kas, viņam jābūt kristietim, ar to arī droši vien, ka sākās varbūt tās lielās problēmas, lāču pakalpojums ticībai Dievam. Bet es personīgi domāju, ka tas sākās tie mirklī, kad cilvēki atkrita no tāda dzīves veida, ko sauc par Dievu meklēšanu, ja par dzīvi, kas vērst uz Dievu, kas Kristu. Kad sāka, kā jau mēs te runājam, paļauties uz dažādām lietām, meklēt dažādas lietas, un tad tas ienāk ļoti lēnām un ļoti pamazām. Man vienkārši bija tāds garīgs piedzīvojums, es tā nebija nekad aizdomājies par Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, par Skandināvijas valstīm. Un mēs zinām, kas tur šobrīd notiek. Bet kā tas sākās? Sākās ar to, ka mēs jau nevaram tik asi runāt, mēs jau nevaram tik skaisti teikt, mēs jau nevaram tā tik konkrēti pateikt, mēs jau nevaram, mums ir jāpieņem visi, mums ir jāmīl visi, mums ir jāpiedod visiem. Āmen un tā, taisnība, visiem ir jāpiedod, bet ir jāmāc lietas un ir jāturās pie Dieva. Rezultāts ir tāds, ka es 3 gadus laikam atpakaļ biju, es neatceros Stokholmā, vienkārši bijām aizbraukuši ar ģimenes ciemos. Un Stokholmas centrā netālu no Karaļa pils stāv viena no baznīcām. Un es nesaprotu, kas tas tāds ir, milzīgs karogs ar varavīksni. Es domāju, kas kaut kādi svētki, kas tas tāds ir. Beigās skatos. Nās plūdu gadu dienu. Pa visu Stokholmu karodziņu ar varavīksni. Un pašā centrā uzstiepts tāds karogs, burtiski baznīcas kupols apstiepts ar varavīksni šo te karogu. Un tas sākās tajā mirklī, kad cilvēki kādi, kas bija atbildīgi, mācītāji, tātad kalpotāji, ka viņi sāk taisīt tādus reveransus cilvēkiem, reveransus dažādām vajadzībām, iekārēm, visām pārējām lietām. Es domāju, ka tā tas sākās. Un arī šeit, es nedomāju, ja mēs skatāmies, piemēram, vecajā derībā, ja, kā mēs nonākam līdz šai situācijai. Tas bija tā, viena diena ebreji tauta pamodās un pieņēma lēmumu, nē, mēs neklausīsim Dievam. Nē, tas sākās pamazām. Un, ja mēs runājam, teiksim, par jebkuras konfesijas vai draudžu aizsākumu, teiksim, ja, visur sākās pareizi, visur sākās jauki, bet tad ienāca kāds cilvēciskas idejas, domas, un ja viņas īsti nesakrīt ar Dieva domām, tad mēs pavirzamies malā un sakam parasti tā. Bet mūsu tradīcija saka tā, bet mūsu konfesija māca tā, bet mēs saprotam tā. Pēc tam jau nav tālu jāgaida, ka tas viss tālāk arī aiziet. Tā. Būtu jau labi, dažbrīd pat būtu labi, ja turētos pie tā, kā konfesija savā laikā. Reizēm ir labas lietas, jā. Jā. Un tā traģēdija ir tā, ka mēs jau vairs tā nevaram. Un tas attiecās uz visām konfesijām. Pareizi jūs sakat, un es praktiski redzu to, pie vainas ir ne tik daudz tauta, kā tautas priekšstāvi. Un tagad, nepārprotiet man, es nerunāju par Saimu, prezidentu un vēl augstākiem laicīgiem vadītājiem. Nē, par kristīgās tautas, Dieva tautas, garīgajiem vadītājiem. Un tur sākās tā vislielākā problēma. Precīzi tas, ko Jāni tu sacīja. Redz, kur mums taču vajadzīgs ir runāt. Mums taču vajadzīgs ir uzturēt dialogu. Un tas tā nozīmē, ka mums ir jāiet uz kaut kādu kompromisu. Un tad, ja jau tu eji uz kompromisu un ar dialogu, pirmais dialogs ar Sātanu bija Ievai. Un viņš beidzās, mīļie, kad beigt mēs
mēs šeit sēdēt pie vienalga kādiem galdiem, apaļiem, kantainiem, ja vēl nezinu kādiem, dialogu galdiem. Taču ir jāsaprot, ka ar Sātanu tu vienkārši zaudēsi. Dialogā tev viņš apmānīs. Paskatieties, jā, bija saruna, tur nebija dialogs. Bija saruna Jēzum ar Sātanu. Un ko viņš pateica? Stāv rakstīts. Aizver muti, vācies projām. Man ar tevis te nav nekādas darīšanas. Jā, šodien tādā veidā neviens nerunā. Šodien to uzskata pārāk radikāls, pārāk viss pārējie epitēti. Problēma ir tajā, ka mēs paši, kas runājam, sakam, ka mēs atkāpjamies un nesakam skaidru, gaišu valodu. Tā ir viena nianse. Nianse ir tāda, un es domāju, ka Dievs ļoti respektē, ja cilvēks īsti nezina, vai ja viņš kļūdās, vai ja viņš maldās. Protams. Dievs respektē, un tur Dieva žēlastība palīdz iziet ārā, jo pēc tam nāk kaut kādas lietas, kur Dievs koriģē. Runa ir par to, ka tu tā apzināti sāc to apspiest. Apzināti tu sāc vilkt uz vienu pusi kaut kādu izdevīgumu, mieru, tolerances pēc vai kaut kā tam līdzīgi. Bet pati sakne, man liekas, slēpjās tajos vārdos, ko Dievs daudzkārt un dažādi ir teicis savā vārdā. Meklējiet mani, meklējiet manu vaigu, meklējiet manu gribu, jo līdz ko cilvēks zaudē šo fokusu, meklēt Dievu, jo visu laiku tavā dzīvē nāk visādas situācijas, kurām tev ir vajadzīgas pareizas atbildes. Un ja tu neesi Dieva meklētājs tādā pareizā izpratnē, tu agri vai vēl novirzīsies, jo viss kaut kas notiek. Es piekrītu, bet redzi, Atklāsmes grāmatā Kristus runā uz 7 draudžu sargaņģeļiem, kas patiesībā ir draudžu gani mācītāji. Viņš nerunā ar ganāmo pulku. Kristus nerunā ar ganāmo pulku. Viņš saka, redz, kur tu, mīļais draugs, esi atbildīgs par to. Amen. Tas ir līdzīgi kā apostols Pāvils arī, tas nebija Pāvils, es atvainojos, kurš brīdināja netopiet daudz par mācītājiem, zinādam, ka jūs nāksiet grūtākā tiesā. Un tas ir fakts. Un tā atbildība ir milzīga. Šodien it kā, katrs pats ir atbildīgs, kur viņš ir, bet pagaidi, kaut vai tajā vienā sabata dienā, vienalga viens sestdien, otrs svētdien, aizejot tai aitiņai, uz to zāļaino ganību vietiņu. Jo paskatieties, pārējā vieta visa ir kara zona. Totāla kara zona, ārpus dievnam ir totāla kara zona. Redz, kur es šodien nolasīju. Tā ir, redz, kur tā zona, kurā mēs dzīvojam. Griezies pa labi, pa kreisi, pa visur kūp dūmu, visur līst asins, visur ir naids, visur ir ķildes, perfekta kara zona. Tu ieej dievnamā. Un tagad tu esi zaļainā pleķītī. Un tagad es gribu garīgi ēst. Un tagad sargeņģelis, kas ir rakstīts Atklāsmes grāmatā, draudzes gans konkrētās. Tas tagad man ved un saka, pēc kur ēd to, šito neēd. Piedodiet, es tā pavisam vienkāršoju, ja? Bet brīžiem ir tā, ka tu nevar saprast, tu izej ārā, ne tu esi pats paēdis, vēl aizej, labāk, kāds man stāstīja, labāk noskatos kādu saturīgu filmu vakarā. Un tas man liek domāt visu nedēļu. Traģēdija. Tā ir traģēdija. Faktiski jau, jūs zināt, Dievs ļoti asi arī runāja pret saviem kalpiem caur pravieti, kur viņš ļoti asi to pateica. Bet šodienas kontekstā, ziniet, te ir, bet viņi tomēr ir nospiesta, noplicināta un izlaupīta. Precīzi vārdi par mūsu Latviju.
kāds teiks, klausies, tu pesimistiski te runā, vajag celsmīgi runāt, vajag pozitīvas domas runāt, vajag smaidīt, vajag gavilēt, slava Dievam, mums ir brīva Latvija. Jā, es slavēju Dievu un mums ir brīva Latvija, bet noplicināta, nospiesta, izlaupīta. Fakts. Man nāciet vienalga kāds labklājības sludinātājs un vēl nezinu, ko runājiet par pozitīvajām. Izlaupīta tauta šodien ir Latvija. Es domāju, tas bīstamākais un tas ļaunākais ir ne tikai tās ārēji redzamās un kaut kādas materiālās un tam līdzīgas lietas, bet ka garīgā nozīmē mēs varam arī to lasīt un tiešām arī uz mūsu tautu attiecināt. Jā, gan to aplaupīšanu, aptīrīšanu un arī visu tālāko. Visās nozīmēs. Finansiāli aplaupīt, teritoriāli aplaupīt. Visādās sfērās un līdz garīgai jomai aplaupīt. Te ir nākošais. Sargeņģelis. Man nepārtraukti ir šie atklāsmes vārdi pašā sākumā. Tu, draudzes sargeņģelis. Tātad tu, kas es esmu tevi ielicis, lai tu sargā, lai neaplaupa tavu galvnāmpulku. Lai tu iedrošini, ka pagaidi mēs neuzliksim varavīksnes karogu uz savu dievnam jumta. Un tad pagaidi, mēs stāvam un skaidri un gaiši un pasakam, kas ir grēks un kas nav grēks. Tas nenotiek. Tad arī mēs, kas domājam, ka tas kungs, jā, svētī, viņš svētī. Protams, viņš svētī brīnišķīgi, bet tāpat laikā aizējam projām no Dieva. Redz tālu, šeit ir viena nianse saistībā ar to pašu 21. 22. pantu. Ja Dieva vēlme ir svētīt un palīdzēt un glābt un celt cilvēku, tad šis stāvoklis, bet viņi tomēr nospiest, noplicināt un izlaupīt tauta, mūs ved pie 23. panta. Kas jūs starpā tam vēl piegriež vērību, kas to ievēro un mācās no tā nākotnē? Un es personīgi domāju, ka šis jautājums arī, ja mēs runājam par šodienu par Latviju, ja, šis jautājums ir ļoti aktuāls, teiksim, ja mēs šobrīd uztaisītu punktu, piemēram, un teiktu, vai visi to dzirdēja, par ko mēs šobrīd runājam? Kādi jūsu secinājumi? Savās mājās, savās draudzēs. Paņemiet kaut vai pārunājiet. Vienkārši piemēram pēc. Draudzē neiet tā, ģimenē neiet tā, nezinu, valsti neiet tā. Apsēžties un pārunājiet. Jo kāpēc Dievs uzdod šo jautājumu? Kas jūs starpā tam vēl piegriež uzmanību, vērību, kas to ievēro un mācās no tā nākotnē? Jo patiesībā ar šo jautājumu Dievs saka, jūs redzat, bet varbūt jūs padomāsiet tomēr. Jāni, šobrīd 56% ģimeņu dzīvo nereģistrētas laulības. Tāpēc, ka draudzēs ļoti bieži par to nerunā. Pareizi. Draudzēs klusē, katram ir sava brīva izvēle. Un te redz, kur sākās problēma. Tās ir tikai viens jautājums. Es domāju, es pats arī, reiz esmu bijis tādā situācijā, ka mēs runājam par debesu braukšanu, mēs runājam par atklāsmes grāmatu, par rudo zirgu, mēs runājam par svētību kalniem un žēlastības kausu, par visādām lietām. Bet man liekas, ka mēs ļoti maz runājam par tādām sadzīviskām lietām, no kurām patiesībā sastāv mūsu dzīve. Un ja mēs redzam, ka viņš šeit grēkoja, viņi jau negrēkoja varbūt pret to, ka no kuras puses nāca tas pravietis vai kā Dievs veidīs pestīšanu. Viņi grēkoja reālās lietās savā dzīvē, tajās lietās, kas bija elementāri, zināmā mērā sadzīves jautājumi, ja tā varētu teikt. Un man liekas, ka draudzēs un vispār kristīgajā miesā daudz vairāk vajadzētu runāt par tām lietām, kas skar tieši cilvēku dzīvi. Man pagājušais gads bija tāds interesants. Es daudz ko nedarīju un te pašā laikā daudz centos lasīt, lūgt un meklēt Dievu. Un kas ir interesanti? Es prasīju Dievam, man bija tāds jautājums, es prasīju Dievam, Dievs, kāpēc cilvēki atnāk uz draudzi, pasēž 2-3 gadus un vīlušies Dievā aiziet, ne tikai uz mūsu draudzi, daudz draudz, var pastaigāt, var ieraudzīt ļoti daudz. Un kāpēc cilvēki, kuri 5, 10, 15 gadus ir draudzē, viņiem vajadzētu būt sen jau tādiem garīgiem vadītājiem, bet viņi tādi ir zīdaiņi bērni. Un kas bija interesanti, tā ir man personīgā sajūta, man personīgā atklāsme. Un Dievs man pateica tā patiesībā. Cilvēki draudzē nesaņem vārdu
kas palīdz viņiem augt. Ja, piemēram, viņš ir bērns, viņam vajadzīgs vārds bērna līmenī, kas palīdz viņam augt lielākam. Ja viņš ir pusaudzis vai jaunietis, kas palīdz viņam viņa līmenī augt garīgi un atbild uz viņa sadzīves jautājumiem. Ja, piemēram, tā ir ģimene, jautājumi par ģimeni, par dzīvi ģimenē. Ja tā ir, teiksim, kaut kāds vientuļš cilvēks, ja, cik daudz vientuļu cilvēku jūtās nevienam nevajadzīgi, tikai tāpēc, ka viņiem neviens nav pateicis, klausies, Dievs tev mīl, lūk tev jautājumi, kas atbild tavai dzīvei. Un es personīgi domāju, ka šeit arī viena liela problēma, ka draudzēs maz runā par šīm sadzīves lietām, par tām lietām, kas veido mūsu dzīvi. Es šobrīd atvēru kompjūteri. Es gribēju jums, brāļi, parādīšu. Ļoti interesanti salikumu uztaisīju. Kreisajā pusē ir Dievvārds, ko mēs tagad lasām. Labajā pusē man ir tas, ko es lasīju raidījuma sākumā. Un redz, kas jūsu starpā tam vēl piegriež vērību, tas, ko Jānis lasīja, 23. pants. Kas to ievēro un mācās no tā nākotnē, respektīvi no tā, kas šodien notiek? Kas mācās? Un paskaties, atvainojos, ka es tā teikšu, sekulārā, ja pagānu pusē, kur par Dievu vispār cenšos nerunāt, tur rakstā, milzīgā bēgļu plūsma ir tikai mājiens. Mēs esam kāda lielāka notikuma priekšā. Tu saproti, ka šito saliek kopā, kliegt gribās. Tur sāk saprast tajā pusē, ka kaut kas nav kārtībā. Šajā pusē viss ir čuč uz lauriem. Nē, nu redz tālu, šeit vēl tas jautājums, kas jūs starpā tam vēl piegriež vērību, kas to ievēro un mācās no tā nākotnē. Ja tagad es izlasu šo teikumu, un pirms tam es lasu to vietu, kad ir izlaupīta tauta, kas sagūstīta tauta, kurai faktiski vajadzētu dzīvot apsolījumos. Taču 23. pāns, viņš patiesībā man liek apstāties un padomāt pagaidi, jo te jautājums ir, kas mācās no tā nākotnē. Mums visiem ir vēl nākotne. Mēs vēl neteicamies šajā dienā pēc stundas aiziet mūžībā. Mums visiem ir nākotne. Un tad mums vajadzētu izdarīt kaut kādus secinājumus. Un katru dienu domāt par to, ko mēs darām. Un izdarīt secinājumus no tā, kas notiek šodien, jo nekas iedomājies. Mēs sakām, mats nekrīt no galvas bez dievziņas. Jā un āmen. Un te pēkšņi notiek milzīga bēgļu plūsma, un tas nav nekas kontekstā. Interesanti, es vakardien lasīju ziņu. Pagājušā gada laikā vairāk kā 9,5 tūpie 10 000 jūdi ir aizbraukuši no Eiropas projām atpakaļ uz Izraelu. Kur, starp citu, nav no vienas puses tā drošākā vieta, bet redz, kur to arī var tā uzskatīt. Cilvēki, migrācija, redz, kur notiek, brauc. Bet kāpēc es to visu runāju? Beidzot mums, Dieva bērniem, taču ir jāsāk, ja vēl nesaprotam, tad ir jāsāk meklēt un jāsāk skatīties kontekstā ar to, kas ir rakstīts mūsu Dieva vārdā. Ne tikai vienā pusē dzīvojam un tā otrā, gan jau tas kungs visu gādās. Jā, viņš gādā. Viņš gādā šobrīd par brīnišķīgas platformas radīšanu visā pasaulē, lai nāktu kas? Ne jau mīlestības laiks. Lai mums būtu tā pareizā attieksme, lai mēs tos pareizos secinājumus izdarītu, tad mums ir tiešām svarīgi pirmkārt jau pret Dieva vārdu, lai mums būtu pareiza attieksme, lai būtu tā, kā apostols Pāvils saka, ka mēs visi esam Dieva žēlastības namturi, un no namtura tiek prasīts, lai viņš būtu uzticams. Tātad tur nevar būt runa par kādiem kompromisiem vai par kaut ko tam līdzīgu. Un es arī pat nebūtu tik liels optimists, ka teikt, ka tas kara lauks un cīņas lauks, tas ir tikai kaut kur ārpusē un pasaulē un baznīcā viņš neienāk. Varbūt neobligāti tiešām vienmēr katrā lokālajā draudzē un katrā dievkalpojumā, bet principā, no tā vispārīgi skatoties, kur tad vēlnam ir vislielākā interese cīnīties par cilvēku dvēselēm, ja ne tieši baznīcā, tur, kur ir kādi, kas ir izrauti no viņa īpašuma, kur tad viņš cīnīsies spēļu zālē vai kaut kur citur, kur jau ir visi savējie, tur jau viņam īpaši nav jāpiestrādā, bet tur, kur cilvēki ir prom, tur gan tā cīņa. Mums ir atlikušas 5 minūtes. Tā traģēdija ir tā,
ka tajās spēļu zālēs, manis jau pieminētos 56% ārlaulībā dzīvojošie pāri, tur ir Dieva bērni, kas ir kristīti kādreiz, kas ir iesvētīti kādreiz, kas ir, arī apmeklē baznīcu kādreiz, varbūt pat ļoti regulāri. Tā ir tā otra tā ir tā lielākā traģēdija. Par to patiesībā runā 24. pants. Uz ko šie cilvēki paļaujās? Šie cilvēki, īstenībā bieži cilvēki cenšas nedomāt. Tāda dzīve ir un tam līdzīgi, ja? Bet kaut kur dziļi zemapziņā, es jau Dievu mīlu, es jau esmu kristīts, es jau esmu iesvētīts, es jau tikai eju baznīcā, gan jau kaut kā Dievs piedos. Un 24. pāns, kas nodeva Jēkabu postam un Izraēlu izlaupīšanai. Minēts Jēkabs un Izraēla. Tas ir Dieva tauta, pareizi. Vai ne tas kungs, pret kuru esam grēkojuši? Tie negribēja staigāt viņu ceļus un neklausīja viņu baušļiem. Tātad, kāpēc viņi izlaupīja? Tāpēc, ka negribēja klausīt. Un šeit ir runa par Jēkabu un Izraēlu. Un ja mēs pielikt klāt un vārdu kristieši, vēl pielikt vārdu kristieši, ja? Tad, un šis pāns personīgi, es tā domāju, ka viņš vispār izslēdz to momentu, ka kristietis varētu teikt, esmu kristietis, gan jau Dievs kaut kā piedos. Jā, Dievs reizēm klusē, jā, Dievs reizēm uzreiz neko nedara. Jā, Dievs varbūt uzreiz tev nesod tev izlaupīšanu vispārējo, bet agri tu vai vēl tu nonāks pie tā, tas ir līdzīgi, kā staigāt, iet pāri pie sarkanās gaismas. Ja tu turpinās visu mūžu iet pāri pie sarkanās gaismas, tu vienreiz pakļūsi. Ja nakts laikā iet bez atstarotājiem un iet pa šoseis, ātrgaitas šoseis, kaut kur tā. Apmēram, jā. Es zinu, ka ļoti daudz kristiešu sevišķi mācītājs slimo ar to kaiti, brauc pēc Dieva žēlastības, nevis pēc noteikumiem. Un pēc tam, kad policists aptur, tad lūdzu žēlastības, debes tēvs apžēlojas, lai man netiesātu, lai man nelikt maksāt. Arī nebrauc brīžiem pēc žēlastības, nevis pēc bauslības. Vajadzētu braukt pēc bauslības, būtu gudri. Jā, bet mums taču ir žēlastība jaunā darība. Labi, tas ir humors. Un tāpēc arī viņi iekrita. Tieši tā, un tā ir žēlastība šodien, mīļie, es gribu to teikt ar visu nopietnību. Žēlastība šodien, ka mēs varam atgriezties atpakaļ. Šodien ir žēlastības laiks, šodien ir tas labais laiks, kad katram ir iespējams nākt atpakaļ un nožēlot. Steidzīgi griezīsimies atpakaļ. Paldies, brāļi, jums! Es gribu teikt ļoti lielu paldies visiem, kuri ir atsaukušies uz mūsu aicinājumu un atsūtījuši savus adreses un piezvanījuši. It īpaši tie, kur ir daudz ziedojuši pa telefonu sistēmu, kur mēs nezinām, un mēs ar lielāko prieku jums nosūtīsim šo te programmiņu. Un arī, protams, līdz ko mums ir adrese, tad mēs varam arī jums nosūtīt gan kalendāru. Un paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Arī grib iedošanāt visus tos, kuri ziedot caur banku sistēmu. Un arī nav pateikuši, es saprotu, ja vēlaties palikt anonīmi, droši paliekat, es nevienu neuzspiežu. Bet labprāt jums aizsūtīt, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies jums, paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Brīnišķīgs vārds, vecā derība, bet cik ļoti mūsdienīga, precīzi. Un man patīk, ka mūsdienās vairs tā nerunā. Tā kā runā vecā derībā pravieši. Paskatieties, izlaupīt to, ko Dievs saka. Pravietis, ja ir īsts pravietis, tad viņš saka to, ko Dievs saka. Un ja Dievs saka, ir izlaupīts, tu esi kails, arī atklāsmes grāmatā, kurai draudzēji teica, tu domā, ka tu esi bagāts. Laudiķei. Tu esi domā, ka tu esi bagāts. Dikti gudrs. Patiesībā tu esi dumšs un kails. Ja mēs ņemam šos vārdus pa pilnu, un paklausam, tad mums šodien ir iespēja nākt viņu priekšā nožēlot, un vēl jau vairāk mums ir nākotne. Ja mums ir nākotne, arī zemē, kurā mēs dzīvojam, ir nākotne. Slavu Dievam, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!